Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šīs būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 12. nedēļas lasījums. Piektdiena. Ķēniņa bagātības. Vēl cits ķēniņš ieradās satikt Ābrāmu pēc viņa lielās glābšanas misijas. Tas bija Sodomas ķēniņš. Viņš priecājās, ka Ābrams ir izglābis visus šīs pilsētas cilvēkus. Visi viņa draugi un kaimiņi bija drošībā. Sodomas ķēniņš redzēja visus dārgumus, sudrabu, zeltu un dārglietas, ko Ābrams bija savācis no ienaidnieka ķēniņiem. Viņš sacīja Ābramam: dod man dzīvos, bet mantību paturi sev. 1. Mūzus 14:22. Oho! Sodomas ķēniņš piedāvāja atdot Ābramam visu, kas bija atņemts Sodomas pilsētai, izņemot ļaudis. Viss šis zelts, sudrabs un lopi padarītu Ābramu ļoti, ļoti bagātu. Ko jūs šādā situācijā teiktu? Ābrams pakratīja galvu. Ko viņš atbildēja Sodomas ķēniņam? Izlasīsim 1. Mūzus 14, 23, 24. Un Ābrams sacīs Sodomas ķēniņam: es paceļu savu roku uz to kungu, visaugstāko Dievu, kam pieder debesis un zeme. Nevienu pavedienu, nevienu kurpju siksnu es neaiztikšu, nec ko no tā, kas tev pieder, lai tu neteiktu, es esmu Ābramu darījis bagātu. Tikai to, ko šie jaunekļi ir patērējuši, un to vīru tiesu, kas nākas tiem, kas nākuši man līdzi, Aners, Eškols un Mamre, lai ņem savu daļu. Ābrams neko neņēma. Ābrams bija uzticīgs Latam un nu parādīja savu uzticību un paļāvību uz Dievu. Viņš zināja, ka viņam nav vajadzīgas ķēniņa bagātības. Dievs viņu vienmēr nodrošinās. Dievs bija apsolījis Ābramam: es tevi svētīšu. 1. Mūzus 12:2. Sodomas iedzīvotāji vēl ilgi runāja par Ābrama drosmi, sēdēdami pie pilsētas vārtiem un staigādami pa tirgu. Ābrams bija uzticīgs un drosmīgs vadonis. Ko Ābrams mācīja Sodomas iedzīvotājiem par savu Dievu? Dziedāsim kopā mūsu atmiņas pantu. Draugs arvien mīl draugu, un liks tas gadījumā viņu izjūt kā brāli. Sākam vārdi 17, 17. Draugs arvien mīl draugu, un liks tas gadījumā viņu izjūt kā brāli.
Sakam vārdi 17, 17. Šodien ir sataisāmā diena, kad sagatavoties sabatam, lai varētu satikties ar Jēzu, skaisti sakārtot savu istabu, sagatavot ēdienu, sabata dienai salikt savu somiņu un drēbes, ko vilkt uz dievnamu. Ja vēl neesi pagūs to izdarīt, lai tev izdodas šie mazie sagatavošanas darbiņi līdz saules rietam. Iedomājies, mēs esam jau grāmatiņas pašās beigās, priekšā vēl tikai 1 nedēļa. Tavā grāmatiņas lappusē ar skaitli 88 ir kāds apkopojums, lai palīdzētu tev atcerēties visu, ko šajos stāstos esam mācījušies. Atrodi kādu pieaugušo, kuram lūgt tev palīdzēt šo stāstu izlasīt, lai tev priecīga šī diena kopā ar Jēzu. Es tev teikšu atā, bet noslēgumā vēl pielūgsim kopā. Laiks lūgšanai. Paldies tev, kungs, ka mums ir Ābrama piemērs, lai arī mēs varētu rīkoties pareizi, lai varētu glābt savus draugus no nepatikšanām, tikpat uzticīgi kā viņš. Paldies, ka vienmēr esi uzticams un mums vienmēr palīdzi. Par to no sirds pateicos tavā vārdā, Jēzu. Āmen.